Labvakar, kā jau solīts, šovakar pārvērtības. Trenējam ķermeni un pošamies uz izlaidumu ballīti. Bet drosmīgajiem piedāvājam injekcijas nevis dupsī, bet vaidziņā. Pavisam nesen Latvijā parādījušās jaunās paaudzes filleru injekcijas, ko izmanto visā pasaulē grumbu koriģēšanai. Izrādās tās izmanto vesela rinda populāru cilvēku arī Latvijā, tostarp politiķi, taču neviens no viņiem neuzdrošinājās šo faktu publiskot. Šo injekciju sastāvā ir hialuronskābe, kas piešķir ādai apjomu un izlīdzina sejas aplises. Tādējādi grumbiņas kļūst neredzamas gandrīz gadu. Varētu likvidēt jebkurās krunciņas uz pieres, starp uzacīm, starp degunu un muti. Skaistumkopšanas procedūras tiek piefiksētas īpašajā pasē, lai jebkurā pasaules malā pēc vajadzības procedūru varētu atkārtot. Viena procedūra vidēji maksā ap 200 latiem. Bet tas atkarīgs no ievadīta preparāta daudzumā. Ieraugot šprices, kas tuvinās sejai, daži mūku pagultē, taču citi skaistuma vārdā var paciest ne to vien. Vispār uz sevis es drosmīgi. Es labprātīgi izmēģinu. Kas nemēģinās, tas nebūs uzvarētājs. Kā stāsta zinātāji, procedūra ir ātra un nesāpīga. Pēc procedūras jāievēro vien daži ārstu norādījumi. Kādas 2 dienas nedaudz var smaidīt, nedrīkst izteikt smaidīt. Uzveikt grumbas ir daudz ļaužu sapnis, taču ne visi ķeras pie tik radikālām metodēm. Es neteikšu, ka esmu īsti pār injekcijām vai īsti pret injekcijām. Es vienkārši vēl par to īpaši neinteresējos, jo man šķiet, ka var iztikt arī ar dabiskiem produktiem, kur ir mazāk ķīmisko piemaisījumu. Vecumu jau tāpat neuzveikt, tādēļ drosmīgiem jābūt gan dabīgā skaistuma piekritējiem, gan medicīnas zinātnes sasniegumu lietotājiem. Drosmīga un neatlaidīga ir mūsu viesņa, kura pati sevi dēvē par spēka meiteni. Viņa pārvietojas ar neuzkrītošu auto, strādā sporta klubā, vingrinās un skrien. Tad viņa stāvot ienāk angārā, kur ir tikai vīrieši. Starp tiem viņa šķietami jūtas kā zivs ūdenī. Viņa Jolanta Logina. Viņa pat ir vienīgā Latvijā spēka sieva, kas saka, ka mēs esam spēka vīri, tad viņa ir spēka sieva vienīgā Latvijā principā. Draugs starpā blondā dāma tiek saukta citādāk. Davai, Jolanta, budžim zvать тебя spēka meitene. Vairāk spēka sievas nav, ir spēka meitene. Agrāk iemēģinājusi spēkus trīsciņā, Jolanta vairākus mēnešus pievērsusies spēka sievu pasaulē. Man gribējās varbūt neizcelties, bet pamēģināt kaut ko tādu, ko citi nedara, ko citas sievietes nedara. Nokļūstot pasaulē, kur valda spēks, atlaižu nav. Tā arī viņi sadzīvo, tāpat kā viņš, vairāk tur nav nekāds atlaids. Visi tie paši vingrināja, vienkārši svaru vieglāk. Tomēr vīri ir saudzīgi pret Jolantu, kura vienā treniņā pacēja 1 tonu dzelžu. Sieviete ar sievieti nevar salīdzināt vīriešu organismu ar sieviešu, to visu uzbūvēt. Sieviete ir mazliet trauslāka. Protams, Jolanta mums ir padevusies tagad diezgan tāda spēcīga. Bet šarmē viņa ar sievišķību. Jolantas košais manikīrs ir pašas darbs. Sievietei jāseko līdzi sev gan higiēnai, nagiem ir jābūt sakoptiem. Ja saplīsa kaut kas treniņā, vakarā ir jāsataisa. Es drausmīgi prasīgi esmu pret sevi. Jolantai ir raksturīga mērķtiecība, un viņa grib būt labākā ne tikai Latvijā. Aizbraukt uz pasauli, pierādīt, ka es arī varu kaut ko un paskatīties. Salīdzināt sevi ar stiprajām sievietēm. Varbūt es aplozīšos un teikšu, viss man pietiek. Šķiet, ka šobrīd Jolanta iekritus azartā. Tās esot raksturīga spēka vīriem. Aiz kadra Jolanta atzīst, ka neviens vīrietis šobrīd nav tā vērts, lai jaunā dāma pamestu iesākto sporta veidu. Skarbi, bet mērķtiecīgi. Mēs Jolantai novēlam izturību dzīves pārvērtību šūpolēs. Stila pārvērtībās modes lielveikalā domina jaunums. Dalībnieku lomās studentu pārīts, jeb topošie absolventi. Diāna un Jānis kopā sadejojušies tautiskajās dejās. Abi ir jautri ballīšu apmeklētāji un ceļotāji, bet apģērbu izvēlē konservatīvi. Man patīk klasiskais un sportiskais. Sportiskais tādēļ, kad ir ērti. Un tā, bet klasiskais man patīk izstīties šiki un zalīdi. Man ir grūti savākties, kaut ko eksperimentēt, bet, sanāk. Nesen vēl bija blondīna. Atraktīvais pāris nokļūst stilistas Zanes Johansonas rokās, kura ekstrēmas pārmaiņas nemaz nesola. Es domāju pieturēties pie gaišiem toņiem un pie tādām klasiskākām lietām, neko tādu ļoti kliedzošu. Pārmaiņu sola friziera Vita, taps frizūra Grebena. Vai Jānis būs punks? Punks viņš nebūs, bet stiliņš Grebena vispār skatās punku frizūru, kad pavisam augstu viss ir. Bet viņam būs pavisam nedaudz. Savukārt Diānas mati tiek balināti šķipsnās un ar taisnotāju palīdzību tiek viegli salakot, jo izteikts sprogs nav modē. Stilīgas, vieglas laciņas būs amerikāņu. Tā, lai pieskaņojās, ja viņai iespējams būs svētku tērp, tad lai var aiziet gan uz svētkiem, gan uz stilīgu ballīti. Veidojot grimu tiek izceltas Diānas acis, bet nepārspīlējot. Nekas košs tur nebūs. Būs tā, lai,
tīri izceļinas acis, ja? Viņai tādas zila, gan zaļas, vairāk uz zilo. Tāpēc es ņēmu arī tos vēsākus tādus tonīšus. Tikmēr Jānis aptopas manikīra kabinetā. Nekad nebija tādu, protams, darījis, jā. Nebija laika tādām izvērtībām. Rezultāts Jānim patīk. Salīdzinājuši sakoptās rokas, jaunieši pazūd ģērbšanās kabīnēs, kad durvis veras iznirst tēli gluži kā no romantiska jūras ceļojuma. Dominē baltā un zilā krāsa. Jūrnieku stils ir aktuāls. Diāna ir pārsteigta. Bija domāts, ka būs sliktāk, vai ne? Bet patiesībā es ļoti pārsteigta. Man ļoti patīk. Un tas viss kopumā, tas, ka jūrnieks, tas nenozīmē obligāti tikai svītras, bet arī var savādāk. Esot uz pozitīvu viļņu, topošie absolventi tiek arī pie svētku tērpiem. Gaiši uzvalks un plandoši klētiņi liek pārītim smaidīt un traukties pretim svētkiem elegantiem deju soļiem. Prieku un adrenalīnu var gūt piedaloties mūsu konkursā. Konkursa nolikums mājaslapā. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!